teiks, ka vīri sadzīvojiet prātīgi, tātad domājiet, ko jūs darat, ar savu sievu kā vājāko radījumu. Godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlstībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūs lūgšanas netap traucēts. Es atceros, ka vienu dienu es atnācu mājās, un es gribēju skatīties vienu video svētru, un tie nāk pretī mana sieviņa, un saka, vīriņi, tagad tev ir laiks, varētu mēs parunāties, un tā. Saku, nē, tāds garīgais kļuvu, man jānostās vienu svētru, un man ļoti vajag. Un sieva saka, bet tu jau biji tik ilgi projām, un tā tālāk. Un saka, jā, bet tu saproti, man Dievs liekas sirdī, man vajag. Tā. Es jau nezinu, Dievs lika vai vienkārši pats gribēja. Bet, vajag tā garīgāk izskatīties, lai, sieva tā. Mēs tā būtu. Un sieva tur apvaina, es nevaru apvainu, vienkārši sāpinās, uzgāja augšā savā istabā, un es nogāju skatīties. Ieslēdzu savu datoru, to skatīšos svētru, un man būs, Dievs man runās. Un neko nevar sadzirdēt. Visu, ko saka, man vienkārši gar ausīm. Es nevaru sakoncentrēties. Dievs, es jūtu, ka nerunā. Es nevaru sakoncentrēties. Pilnīgi nekāda fokusa nav. Un es tā domāju, Dievs, kāpēc? Runā uz mani, man vajag. Un man ienāca prātā šī rakstvieta. Ja? Vīri, godājiet savus sievas. Tad vērtējiet viņus augstu. Savādāk jūs lūgšanas, jeb savādāk jūs attiecības ar Dievu taps traucētas. Un tajā brīdī man pielica, skaidrs.